ceļā uz latviešu tautu. Un bez lieliem ievadiem pirmais mūsu runātājs ir doktors Andris Šnē, etniskums un arheoloģija, Latvijas teritorijas iedzīvotā identitātes aspekta aizvēstures beigās un krustakaru laikmetā. Lūdzu. Labrīt, dāmas un kungi! Tiešām prieks redzēt pilnu auditoriju šādā savā ziņā aktuālā tēmā, kas ir saistīta ar mūsu tautas saknēm un pirmsākumiem. Mazliet gan seriāli runāt telpā, kur savulaik tika lasītas lekcijas, un tagad jāuzstājas konferencēm. Bet šodien manas uzstāšanās tēma ir saistīta ar jautājumiem par arheoloģiju un etniskumu. Respektīvi, kādas veidojas miedarbības, mietiecības starp šiem diviem faktoriem, etniskumu un arheoloģiju, nedaudz pieskaroties un ieskatoties dažādos aspektos, kas ir saistīti ar Latvijas teritorijas iedzīvotājiem aizvēstures beigās un krustakaru laikmetu. Respektīvi laika posmā, ko mēs reizēm devām par vikingu laikmetu, pēcvikingu laikmetu un šo 13. gadsimta transformācijas periodu. Ja mēs skatāmies uz arheoloģijas vēsturi un arī uz terminā etniskums, attīstību un veidošanos, kam ir ārkārtīgi ilga, daudzslāņaina vēsture, turklāt ļoti atšķirīga un dažāda dažādās zinātņu nozarēs, gan socioloģijā, gan antropoloģijā, gan arī, protams, etnogrāfijā un etnoloģijā, kur šis apzīmējums ir viens no būtiskākajiem, tad savu pienesumu šī jautājuma padziļināšanai un daudzveidīgošanai ir sniegusi arī laika gaitā arheoloģija. Ja par dažādām etniskām attiecībām un etniskiem modeļiem nerunājam, paši pirmie pētnieki, kas bija saistīti jau ar apgaismības periodu, 19. gadsimta pirmo pusi, kas vairāk nodarbojās ar dažādu artefaktu uzkrāšanu, kolekciju veidošanu, arī kolekciju sistematizēšanu, tikai retos gadījumos jau mēģinot tos interpretēt kādās teorētiskās kategorijās, kā piemēram etniskums vai sociālā organizācija un sociālās attiecības. Tad savukārt jau ar 20. gadsimta pašu sākumu izveidojās, varētu teikt, pirmā lielā, varētu teikt, tāda paneiropas arheoloģiskā skola, kas vēlāk iegūst nosaukumu kultūrvēsturiskā arheoloģija, zināmā mērā pēc analoģijas ar šī paša laikmeta 20. gadsimta pirmo 20-30 gadu kultūrvēsturisko tradīciju vēstures zinātnēm. Un tieši kultūrvēsturiskajā arheoloģijā par pamatjēdzienu kļūst arheoloģiskā kultūra. Arheoloģiskā kultūra, kas tiek izmantota kā pamatkategorija, lai sistematizētu materiālu, arī analizētu materiālu. Pirmās definīcijas, kuras mēģināja izstrādāt un pielietot arheoloģiskai kultūrai, jau arī uzsvēra pāris tādus, teiksim, vienojošus aspektus un akcentus, respektīvi, ka tās ir vienā telpā, vienā laikā sastopamas vienas un tās pašas materiālās kultūras iezīmes. Un balstoties tad tieši uz šo parametru, tad var runāt par kādu konkrētu arheoloģisko kultūru. Krietni vēlāk jau arheoloģiskā kultūra tiek saistīta jau ar cilvēku materialitātes izpausmēm, respektīvi, ka tā kļūst par cilvēku darbības izpausmu materiālajā kultūrā, tādā veidā manifestējot arī cilvēku darbības sasniegumus. Un pirmie, varētu teikt, lielie kultūrvēsturiskās arheoloģijas teorētiķi, kuri arī būtībā izveido teorētisko ietvaru kultūrvēsturiskajai arheoloģijai, vācu arheologs Gustavs Kasina un brītu arheologs Vers Gordons Čailds. Abi divi arī piedāvā savus skaidrojumus par to, kas tad ir arheoloģiskā kultūra. Ties gan ļoti atšķirīgs. Un ja Gustavs Kasina, jau sākot no paša 20. gadsimta sākuma, sasaista arheoloģisko kultūru ar noteiktām etniskām grupām, velkot tieši paralēls starp to, ka kāda noteikta kultūra noteiktā teritorijā ir saistāma ar etniskām parādībām, kā etniska pazīme, izmantojams kā etnisks parametrs, tad Gordons Čailds tajā pašā laikā
krīt marksismu valgos un nerunā tik daudz par arheoloģisko kultūru kā etnisku kategoriju, bet drīzāk kā artefaktu organizācijas iespēju, artefaktu klasifikācijas iespēju, kas tev veidot arī tāds liels stāstījumus, ko viņš arī pierāda ar vienu no šiem pirmiem darbiem par Donavas ielas aizvēsturi 1926. gadā. Darbs, ar kur mēs reizēm arī sākam runāt par aizvēstures rakstniecības attīstību Eiropas vēstures historiogrāfijā. Līdz ar to daļa no pētniekiem tiešā veidā sasaista arheoloģisko kultūru ar etniskajām attiecībām, kamēr citi tomēr pret to izturas krietni rezervētāk un piesardzīgāk. Šī pieeja, pirmā pieeja, kas sasaista arheoloģisko kultūru ar etniskumu, turpina pastāvēt lielā daļa arheoloģijas līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem, vietām arī pat vēl līdz pat mūsdienām. Bet paralēli jau arī attīstījās citi arheoloģijas virzieni, jaunā, ja procesuāla arheoloģija, tās dažādas kritiskās arheoloģijas 20. un 21. gadsimta mijā. Un arvien vairāk tika uzdot arī jautājumi par to, kas tad īsti ir etniskums. Reizēm pēdējā laikā ir parādījies latviešu valoda arī tāds vārds kā etnicitāte, kas iespējams ir viens un tas pats bijis. Un, ja mēs skatāmies skaidrojošās vārnīcās, leksikonos, tad pirmais, kas tiek akcentēts runājot par etniskumu, nerunājot jau vairs par konkrētām zinātņu nozarēm, bet piedāvājot tādu vispārīgu ieskatu, ir norāde uz to, ka etniskums ir raksturīgs kādai noteiktai antropoloģiskai valodas vai bioloģiskai grupai. Respektīvi, tātad tiek izvirzīti kritēriji, kas īsti nav saistāmi ar arheoloģisko materiālu, tomēr arī arheoloģijām tiek vēl vairāk vai mazāk izmantot definīciju, ja šis ir brīvs tulkojums no būtībā tāda kompilācija no vairākām angļu valodā izdotām eksploatētajām leksikoniem par arheoloģiju, kur jau tiek akcentēts, ka etniskums ir viena no identitātes formām. Identitāti, kur ir pieņēmuši, apzināti pieņēmuši noteiktas grupas indivīdi kādos noteiktos vēsturiskos apstākļos. Un tie mērķi ir vai nu uzsvērt kāds kopīgs intereses, vai arī akcentēt kultūras atšķirības starp attiecīgo identitāti pieņēmušo grupu un citām grupām. Daļai jau arī šī definīcija balstās uz vienu no klasiskākajām etniskuma definīcijām, kuru 20. gadsimta 20. gados izvirzīja jau vācu socioloģijas klasiķis Maks Vēbers, kurš etniskumu saistīja ar pieņemtu saikni starp individiem noteiktā sociālajā grupām, balstoties uz radniecības saitēm, kas varbūt arī iedomātas, respektīvi nevis reālas, bet atkal pieņemtas, balstoties uz kopīgām vērtībām, ieskaitot arī reliģiskos priekšstats par ģenealoģiju, un kas arī darbojas noteiktā specifiskā vēsturiskā teritorijā. Respektīvi, tātad ir cieši saiknes starp arī šīs grupas pārstāvju darbību. Jauna elpu etniskuma pētījumiem arheoloģijā, kas bija nedaudz apsīkuši rietumu arheoloģijā 20. gadsimta otrajā pusē, 1990. gados iedeva brītu arheoloģis Šians Džons nelielā grāmatiņa etniskuma arheoloģija, identitāšu konstruēšana pagātnē un tagadnē. Darbs, kas varbūt nepiedāvāja nekādas, praktiski pielietojamas modeļus un metodas, runājot par to, kā etniskums varētu tikt identificēts vai arī meklēts arheoloģiskajā materiālā, bet ka drīzāk piedāvāja ļoti kritisku izvērsumu un analīzi par to, kā etniskums laika gaitā ir ticis traktēts aizvēstures un arī arheoloģiskajos pētījumos. Un jau arī šajā darbā iezīmējās noteiktas iezīmes, runājot par
etniskumu, respektīvi, ka tā nav tāda stabila, noteikta vienība un vērtība, bet kas arī balstoties gan uz kopīgu, piemēram, valodu, tradīcijām, sociālajām normām, izpratni par pagātni, vienotu teritoriju, arī ģenētiski vienotu mantojumu pagātni. Ka tā, respektīvi, ka etniskums var būt arī mainīgs, elastīgs, ka tas var būt fleksibls, un turklāt var būt arī vairākas etniskās identitātes vienā teritorijā, arī vienā iedzīvotāju grupā. Respektīvi, atkal pacēlās jautājums par to, cik lielā mērā tad šo identitātes aspektu, tagad jau to ļoti konkrēti saistot tieši ar identitāti, šo identitātes aspektu var atrast, pat apzināti meklējot, bet var atrast materiālās kultūras liecībās. Līdz ar to, ja pirms nepilniem 100 gadiem pieejas arheoloģiskajā materiālā meklējot etniskumu bija vairāk saistītas vai nu ar valodu, vai arī ar rasi, bioloģisko piedarību, tad šobrīd jau būtībā pat tolerantāk noskaņotie pētnieki pret etniskumu meklēšanu arheoloģiskajā materiālā atzīst, ka etniskums ir krietni sarežģītāks nekā vienkārši saikne ar antropoloģisko izcelsmi. Un savā ziņā arī var teikt, ka apkopojot arī vairākos pētījumos izteiktās atziņas un darbus, šī tabuliņa arī ir viens tāds kopsavilkums par dažādām metodoloģiskām problēmām, ar kurām būs saistīta etniskuma meklēšana un pētniecība materiālās kultūras liecībās, no kurām viens, protams, ir kā tad būs tie parametri. Kā tad būs tie parametri, kurus varētu izdalīt un identificēt, lai varētu runāt par noteiktu etnisko grupu, kurai ir šī konkrētā etniskā identitāte. Un, ja mēs akceptējam etniskumu kā vienu no identitātes formām, līdz sociālai identitātei, dzimtes identitātei, politiskai identitātei, tad jāņem arī vērā, ka etniskums būs viens no tiem parametriem un kritērijiem, kas bieži vien tiks izpausts ar nemateriāliem līdzekļiem, kas neatstās pēdas arheoloģiskajā materiālā, lai gan bieži vien tiks minēti arī dažādi etniskie simboli, kurus gan arī atsevišķos kontekstos iespējams varēs definēt un skaidrot atšķirīgāk nekā saistībā ar konkrēto etnisko grupu. Līdz ar to arī pat skatoties uz šādiem etniskiem parametriem un skatoties pašiem saucamajiem etniskajiem simboliem, vienmēr ir jāmēģina saprast, cik lielā mērā tie ir saistīti tieši ar šo konkrēto identitāti, lai apiet šos neskaitāmos iespējamos ierobežojumus un limitus šo interpretāciju apstiprināšanai. Jo vienmēr tiks arī akcentēts, ka šie paši simboli, šie paši parametri var tikt skaidrots atšķirīgos kontekstos, atšķirīgā veidā un vienlaikus kalpot arī kā citi, piemēram, politiskie parametri, politiskie marķieri. Bet bieži vien būtībā tās ir tādas 3 lielākas materiālo liecību grupas, kuras arī tiek izmantots praktiskajos pētījumos, runājot par etniskumu, respektīvi tātad tas ir gan skeleta materiāls, antropoloģiskais materiāls, gan tērps un atsevišķas artefaktu formas, gan arī apbedīšanas rituāls. Tiesa gan katra no šīm grupām nav viennozīmīgi saistāma ar šiem etniskajiem parametriem, bet drīzāk jau atkal jāskatās uz konkrētiem kontekstiem un uz konkrēto parametru izcelsmi, unikalitāti vai arī plašāku pārstāvniecību kādā noteiktā teritorijā, noteikts iedzīvotāju grupas materiālās kultūras ietvaros. Jo vienmēr var parādīties arī kāds šādu sistēmu izjaucošs elements, kurš tad vairs atkal neļaus unificēt un runāt par kādiem etniskuma simboliem un arī etniskuma izpausmēm noteiktajā teritorijā, noteiktajā laikmetā.
Ja mēs skatāmies arī uz Latvijas aizvēstures historiogrāfiju, tad jāatzīst, ka līdzīgi tāpat kā tas ir piemēram Centrāla Eiropas teritorijā, arī Latvijā un arī kopā Austrumbaltijā jau etniskie jautājumi ir bijuši noteicoši kopš pašiem arheoloģijas un aizvēstures rakstības pirmsākumiem. Šī ir joma un tēma, kurā pavisam noteikti arī Latvijas arheoloģijas historiogrāfijā ir ļoti pamatīgi uzslāņojumi, sākot jau no pirmajiem darbiem, ar Friedricha Krūzes darbiem par Austrumbaltijas arheoloģiju, kur gan arī parādīsies akcenti, kas saistīs materiālo kultūru un iedzīvotājus ar dažādām politiskām interpretācijām, citu kultūru pārstāvju saskatīšanas mēģinājumu Latvijas teritorijā. Bet pakāpeniski, tīpaši pašās 19. gadsimta beigās, jau parādīsies tendence saistīt tieši etnogrāfisko materiālu ar dažādām etniskuma pētniecības iezīmēm, ieskaitot arī Augusta Bīlenšteina 1892. gadā izdoto klasisko darbu par Baltu cilšu robežām, kas būtībā pirmo reizi arī iezīmēja pēc Bīlenšteina izpratnes jau precīzākus šādu etnisko apzīmējumu robežas. Otra iezīme, kas arī jau parādījās 19. gadsimta otrajā pusē, bija tā, ka šos etniskos jautājumus bieži vien risināja balstoties uz arī rakstīto vēstures avotu materiālu. Tātad šī retrospektīvā pieeja, bieži vien arī nekritiski pārņemot šos apgalvojumus un tīpaši apzīmējumus, kādi ir sastopami sākot jau no vikingu laikmeta, runājot par dažādām gan apdzīvotām vietām, gan arī etnonīmiem Austrumbaltijas reģionā. Un šos pašus jautājumus, kuri ne tikai šajā jomā, bet arī citās arheoloģijas jomās, būtībā šos jautājumus, kas bija raksturīgi 19. gadsimtam un kurus pārstāvēja šī vācu baltu intelektuālā elite, 20. gados un arī 30. gados pārņēma Frants Balods, kļūstot par tādu spilgtāko etniskās arheoloģijas pētnieku Latvijā. Bet arī viņa darbos jau parādīsies, mēģinot tādi metodoloģiski skatīties uz šo etniskuma problemātiku, jau arī līdzīgi akcenti, respektīvi šī retrospektīvā rakstīto vēstures avotu izmantošana un etnogrāfiskās analoģijas. Etnogrāfiskām analoģijām bija tiešām ļoti būtiska loma starpkara periodā, ko apliecināja arī liela ažiotāža, kas bija Brīvdabas muzeja izveidošanu 20. gadu sākumā, kas nenoliedzami veicināja interesi sabiedrībā gan par pagātni, vienlaiks arī radot daudz dažādu, tādu romantizētu vīziju un priekšstatu par pagātnes sabiedrībām, bieži vien tās nelokalizējot noteiktā laikā un telpā, bet izveidojot jau tādu, nosacītu senlatviešu tēlu, kura, šī materiālā dzīve, ikdienas dzīve risinājās vairāk etnogrāfiskā materiāla radītā vidē, netik daudz balstoties uz arheoloģisko materiālu. Arī, ja mēs skatāmies uz šo oficiālo retoriku, kas parādās tīpaši 30. gadu otrajā pusē, tad arī Frants Balods, pieminekļu valsts priekšsēdētājs, bieži vien arī savās runās uzsvēra jautājumus par latviešu tautu dažādos gadsimtos, respektīvi, ieskaitot arī aizvēstures periodā. Jautājums, kas nebūtu ne tikai risināts kritiski un reflektējoši, bet runājot par šiem latviešiem jau arī krietni tālākos aizvēstures periodos, jau ieskaitot arī bronzas laikmeta beigas un dzelzs laikmetu. Šajā romantiskajā vīzijā ļoti labi iedarējās arī mākslinieks Ludovs Liberts, gleznotie tā saucamie senlatviešu virsējuši portreti, kur atradās Rīgas pilī prezidenta rezidencē un būtībā kalpoja arī par tādu kā oficiālo narratīvu par šo tā saucamo Senlatviju ārzemju delegācijām un oficiālajiem viesiem, kur gan ne tik daudz tīri vizuāli netiek mēģināts rādīt šo etnisko materiālu, bet drīzāk jau pievērsties šiem kopīgajiem priekšstatiem un idejai par idealizēto un ideālo tālo pagātni.
Līdzīgi mēģinājumi norisinājās arī, piemēram, arhitektūrā un citviet, piemēram, Rīgas Doma baznīcas latviskošanas mēģinājums, kad Jānis Kūga, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, izcila personība mākslas vēsturē, bet tomēr arī spēja šādu no mūsdienu viedokļa skatoties diezgan kļūmīgu soli, piedāvājot tādus ļoti kontroversiālus uzlabojumus Doma baznīcas interjerā, iekļaujot tajā dažādus ar Latvijas vēsturi, tīpaši ar tā saucamo Senlatviju saistītus motīvus, kur, protams, viens no centrālajiem elementiem bija senlatviešu pilskalns, kā būtībā tāds vizuālākais, atraktīvākais Senlatvijas simbols. Pilskalna motivācija gan bija tāda ļoti aktuāla, tīpaši arī 30. gadu otrajā pusē, kad arī dažādās oficiālās kapēs un parādēs tiek pat apzināti veidot un būvēt šādi pseidovēsturiski struktūras, kuras būtībā nav piesaistāmas laikā un telpām, bet kuras būtībā akcentē šo saikni starp šo pieņemto Senlatviju un 30. gadu otro pusi. Un runājot par šiem pilskalnu būvēm, protams, arī pēdējos gados tapusi būvu uzsaucas tieši ar alegorijas, ar šīm celtnēm, kas, teiksim, Munčkura scenogrāfijā tapa pirms otrā pasaules kara. Līdz ar to arī bieži vien šie etniskuma jautājumi tiek atstāti ārpus, teiksim, konkrēta laika un telpas, lai gan šobrīd šajā lielajā stāstā par Latvijas aizvēsturi un senāko vēstures posmu, ja mēs bieži vien runāsim par šīm baltu un somugru ciltīm, un šeit parādās vēl viena arī tīri metodoloģiska problēma, terminoloģija, kur mēs lietojam saistībā ar dažādām etniskuma izpausmēm. Vai tās būtu ciltis, vai tās būtu maztautas, vai tās būtu tautības, vai tās būtu tautas, vai kā pēdējā laikā ir mēģināts rosināt, un kam varētu pilnībā piekrist, ka viskorektāk jau tos būtu saukt par etnokulturālajām grupām. Ja, protams, mēs tiešām gribam lietot šo etniskuma sasaisti ar materiālo kultūru aizvēstures periodām. Protams, ka šie cilšu apzīmējumi lielā mērā būs radušies un arī to historiogrāfiskā vēsture lielā mērā balstīsies uz rakstītajiem vēstures avotiem, jo, kā jau viens no norvēģu antropologiem, etnogrāfijas pētniekiem norādīja, Fredriks Bērts savulaik norādīja, ka viena no svarīgākajām etniskās grupas identifikācijas iezīmēm ir šīs grupas pašnosaukums. Pašnosaukums, kas daudzos gadījumos paies secina arī šo citās teritorijās, citās kultūrās un arī citās valodās tapušo rakstīto darbu autoriem. Un līdz ar to par šo terminu izcelsmi mums lielā mērā ir jāpateic Austrumbaltijas reģiona iedzīvotāji. Tāpat arī, ja mēs skatāmies, piemēram, uz vikingu laikmetu, tad vesels jautājumu loks parādās saistībā ar skandināvu migrācijām un pārvietošanos, un lai cik piesardzīgi šodien mēs izturētos pret migrācijas lomu aizvēsturē, šis būs periods, kad arī Austrumbaltijā parādīsies jaunas iedzīvotāju grupas, un jautājums jau atkal ir par to, kā šo iedzīvotāju etniskā piederība sasaucās un pārklājās ar Austrumbaltijas reģionu vietējo iedzīvotāju etniskumu. Lai gan atkal, ja mēs skatāmies uz šo pašu skandināvu rakstītajiem vēstures avotiem, kas gan tika pierakstīti apmēram 150–200 gadus jau pēc vikingu laikmeta, tad tur nebūtu netiks akcentēta un uzsvērta etniskā piederība. Tur drīzāk būs runa par vietu, no kuras konkrētais individs vai konkrētā iedzīvotāja grupa nāk, vai arī tur būs stāsts par ģenealoģisko piederību, ko tīpaši labi mēs redzēsim gan Skandināvijas kronikās, gan arī Skandināvijas sāgās, kur tiklīdz stāstījumā parādīsies kāds jauns tēls, tiks izvērsta ļoti lielā apjomā visa, teiksim, šī dzimta un dzimtas koks, kas ir saistīts ar konkrēto individu. Līdz ar to tie ir nedaudz citi aspekti, kas veido, acīm redzot, vikingu laikmeta iedzīvotāju identitāti. Turklāt gan arī jāapzinās, ka rakstītie vēstures avoti
tomēr ir ārkārtīgi nosacīti, un to veidošana ir ierobežota ar noteiktas kultūras priekšstatiem un izpratnēm, un arī stereotipiem. Savukārt materiālā kultūra tomēr tā būs klusējoša liecība. Lai gan, iespējams, attiecībā uz etniskumu tā bieži vien būs daudz runātnīgāk par rakstīto vēstures avotu liecībām. Paldies! Ar to arī mans laiks būs izsacējis, un ar to es arī beigšu savu uzstāšanos. Paldies!